Noķēra to, ko nevarēja noķert, kad vajag. Bet noķēra? Jā. Ja pašā laikā viņi iedzina pēdējo naglu zārkā. Jo kulāros klīst runas, kad varētu būt, ka šis bija pēdējais gads, kad ir atļauts laivu tehnoloģijas. Jā. Barabum, barabā! Čau! Beidzot ķeram lielo 44. epizode. Esam bišķiņ palaidušies, jo ir tik daudz darbi un nav gluži iespējas tik daudz, kā gribētos jums kaut ko jaunu pastāstīt. Bet ir liels notikums. Latvija izcīnīja komandās sudraba medaļas pasaules čempionātā spinningošanā no laivām. Reku ir. Individuāli bronza. Vitālijam Vilcānam. Tā ceļo joprojām. Vēl ceļā. Viņam ČP sanāca. Ja? Es, ka biju rādio, kas stāstīja, nezināju, ka būs ČP. Labi, pie šitā mēs tūlītās vēl atgriezīsimies. Bet, jā, šodien nolēmām pastāstīt jums par to, kas un kā un ko. Un ar ko tad vēl, ja ne ar Jānu Zariņu, kurš kārtējo reizi, un viņš ir, man liekas, populārākais, bet visvairāk filmētākais personāžs. Varbūt es varu sākt vadīt. Jā, mēs varētu mainīties. Jā. Tad tas visu laiku būtu. Jā, jo Jānis Zariņš ir, jau kādu laiciņu ir atbildīgais par disciplīnu Latvijas čempionātā, kas ir spinningošana no laivām. Jānim sanāca uzorganizēt jau pēdējo posmu Latvijas čempionātā, kas bija Alūksnē. Vēl jaunieši mēs uztaisījām. Vēl jaunieši, jā. Bet tas bija bez nekā, mēs vienkārši uztaisījām, būt, lai notiktu. Tā kā, Jānim jauns amats, pats viņš tur bija, pats visu piedzīvoja, tāpēc droši vien šodien mēģināšu viņu višķiņu. Mēs tādā slinkajā variantā ar lidmašīnu turp, lidmašīnu atpakaļ. Bet tur vīri nocīnījās daudz un dikti un ļoti labi nocīnījās, bet tad visam paiesim cauri chronoloģiski, kā tur kas ir bijis. Tātad, kas mums šogad bija ekipāžas? Pa lielam komanda, aizbrauc komanda, kas arī Latvijā startēja kā komanda, tas bija Lakīģans, Vitālijs Vilcāns, Stanislavs Osipovs, Aleksandrs Zareckis un Ruslands Brānovs. Viņi bija pamatspēlētāji, 2 laivas, 2 ekipāžas. Viņi arī kā komanda startēja šeit. Tad bija kā kapteinis, sportists, rezervists. Bija pagājušā gada Latvijas čempions Jānis Manguls. Mans pārnieks, kas arī viņš devās lidmašīnas turien, bet viņš bija gandrīz visas tās treniņu dienas. Un tad bija vietējais Spieks īru, kas arī kā sportists, rezervists Raimonds Bigačs. Nes jau vairāk, kā izlases vadītājs, kā delegāts. Un sanāk, kad čempionāts notika Īrijā? Ziemeļīrijā. Lai ko tas nenozīmē, bet Ziemeļīrijā. Tur ir, kā mēs skatāmies, ir sala, tur ir Īrija, tur ir Ziemeļīrija, tu brauc, tur parādās Welcome England, tur ir nesaprotams tas gals. Bet, Ziemeļīrija. Respektīvi, tur uz tās saliņas. Uz tās salas. Jā. Uz tās salas. Un mūsējie brauc ar pašu savām laivām. Jā, mēs vilkām savu tehniku uz turieni. Nav jēga tur ņemt, īrēt. Opcija bija, ka tu vari izīrēt tur uz vietas laivu. Amerikāņi īrēja, varbūt vēl kāds īrēja, bet mēs valkam savu tehniku. Mēs esam pieraduši pie viņas. Protams, un savs ir savs, un tu zini visu, kas un kā. Bet tas ceļš sanāk ir kā, Mūrks. Mūrks, labi. Ja teiksim jau uz Holandi, ka mēs devāmies, tālākais, kur esam bijuši, mums bija viens prāmis, mazs brauciens, pa asfaltu, pa Vāciju, no Vācijas līdz Holandai. Tad tagad bija prāmis uz Vāciju, no Vācijas uz Franciju, 1200 km, aptuveni. Pa Sauzemi, un tad ir vēl viens prāmis no Francijas uz Īriju, un tad vēl pa Īriju līdz Ziemeļīrijai. Tur baigas, teiksim, tas ceļš uz vienu pusi, laikam sanāk 3 dienas. Jēzi. Tev vēl rēķina, tev tur kaut kad prāmi kavējās, tev ir jāgaida vēl kaut kas. Atpakaļ ceļš pilnīgi aizgāja pa pieskaru.
Nu, labi, ja mēs esam pieskārušies tam, nu tad pastāst, kas ir apakaļceļš. Aizbrauc uz Prāmi, Īrijā, Jā. tūlīt ceļosim uz Franciju. Tur ir kaut kāds militārais actions. Vai nu mācības, vai nu kaut kas notiek tur saistībā ar militāristiem Prāmas atcelts. Tev ir iespēja tur gaidīt nākošo pēc X dienām, vai tev atdod naudu, domā tālāk pats, ko darīt. Ar rēķini ir nobukots Prāmas no Vācijas uz Liepāju. Jā. Un tad beigās bija, ka viņi mainīja Prāmi, peldēja uz Angliju. No salas uz nākošo salu, bišku lielāku salu. Tad pa Angliju uz nākošo Prāmi un no Anglijas ar Prāmi ceļās uz Holandi. Tas viens Prāms pienāca klāt. Un no Holandas dosies uz Vāciju, uz Travemundi. Un tur tagad sanāk, viņi laikam jau ir tur, un tur viņam ir diennakti jāgaida nākošais Prāms, jo paredzētais Prāms ir nokavēts. Tur rītīgi sabruka, pilnīgi visu. Atpakaļceļš. Nē, viņi būs atpakaļ, tikai viss ir. Nē, skaidrs, ka kaut kur murgaini, tas viss sanāca, bet tur neko nevar izdarīt, to nevar paredzēt. Ir izdomāt kaut kādas militārās mācības, vēl kaut kas, viss Prāmas attiksme apturēta. Bet tas jau tad sanāk ir visām valstīm, ja mēs esam tādi. Mēs jau nezinām tos visus ceļus, kā pārējie dodās. Varbūt daudz caur Angliju. Uzreiz caur Angliju. Mēs bijām tā izreikinājuši, ka arī lētāk mazliet būtu tā kā Francijā. No Francijas uz Īriju, ja Prāma turpat pakaļ. Arī laika ziņā mazliet ātrāk tas viss. Tā nav pa Angliju jābrauc vēl kaut kāds 600-700. Es tikko atgriezos no Somijas, un es apakaļceļā 700 km nobraucu, un man tas jau likās besīgi un daudz. Es varu iedomāties, kā jūtās džeki, kuri ir nomaukuši čempionātu, kur ir izlikuši pilnīgi visu sevi. Nogurums tāpat. Protams. Gribās mājās ātrāk, un tāds viņam tagad ir mājapsēž. Laikam viņi rītdien sanāk būs Latvijā. Sanāk ir pagājusi jau vairāk nekā nedēļa. Nē, viņam bija paredzēts, ka viņi vēl 2 dienas atpūšās, uzreiz nemauc mājās. Protams. Mēs ar Mangu uzreiz no rīta, mums bija 9 lidmašīna svētdien. Mēs svētdien bijām Rīgā. Jā. Bet viņi vēl 2 dienas palika un tikai tad Prāmas. Pacapēja vēl tā, relaksiņš. Kā pamās pats. Vēl gribējās. Pa īsu bija. Jā. Noķēra to, ko nevarēja noķert, kad vajag. Bet noķēra? Jā. Forši. Bet labi, sanāk, viņi ar laivām aizbrauca jau... Viņi tur bija 21. datumā, ja nekļūdos. 21. septembrī. Un sacensības bija? Tās oficiālās dienas sanāca bija 4., 5., 6. 3 dienas tad? Jā, 3 dienas. Čemps ir 3 dienas. Jā. Ok, bet es saprotu, Raimonds tur jau iepriekš bija paspējis. Viņš jau tur bija pavizinājies, pa to ūdens tilpni bija gidus paņēmis, ar gidiem iebraucis. Informācija jau bija. Nebija tā, ka balta lapa aizbrauc visu no nulles. Raimonds parādīja, ka vajag ķert lieliem mānekļiem, kas mums ir grūti tikt tam pāri. Mēs tur līdzi viņu ķeram ar basāru. Jā. Tur ir tādas basāras. Tur džekiem parādīja, kā tas notiek, un tad jau viss, lielie mānekļi aiziet. Bet pano. Jā, mēs spēlējām, tik cik varējām, tik ar tehnoloģiju. Bet tā bija tā atslēdziņa? Respektīvi, lietuvieši... Arī tehnoloģijas. Bet lietuvieši parādīja to, ko, man liekas, vispār es nekad dzīvē nebiju redzējis nevienā čempionātā, nevienā sacensībās, kad Viņiem ir, tur var godīgi teikt, viņiem ir komandai tik daudz punktu, cik nav kopā saskaitot 2., 3. vietu. Jā. Jo tas ir viens, bet otrs ir tas, ka viņi abas laivas, visas 3 dienas, viņi paņēma 1. un 2. vietu. Jā, individuāli. Perfektākā bilance. Tas, man liekas, vispār ir nereāli. Man teiks, tā nav bijis. Tik perfekti. Viņi bija atraduši to atslēdziņu, kā paņemt to zivi, kas seko, bet nepaņem. Jā. Viņam bija tā atslēdziņa, ka viņi paņem. Viņi zināja, vai tur uzraustīt, vai iepauzēt, vai ātrāk tīt. Viņam bija tā atslēdziņa. Jo mānekļi tur plus mīnus visiem vienādi. Vienkārši bija, triggers, ko viņi bija atraduši.
Skaidrs. Un pastāst bišķi par to ūdeni. Kas tas tāds ir? Cik viņš ir liels? Kur? Kādi dziļumi? No, viņš jau varētu teikt, ka tā ir tāda peļķa. Tā ir 9 upju ekosistēma. Nu, ir reliefaina pļava apludināta. Tur ir tā kā upe, ezers, ūdenskrātuve pa lielam. 34 kvadrātkilometri. 34 kvadrātkilometri. Ar daudz salām, seklās zonas vaiprātīgi daudz, kur ir metrs, pusotrs. Bet ir vietām ir bedres, 5 metri, visādi dziļumi. Turien arī grozījās. Un sanāk, jā, pa tiem 5 metriem, ja dziļāks vietas tur baigi nebija. Tur, jā, es saku, es pats uz ūdens nebiju, un es tur baigi nelīdu iekšā. Jančevs varētu vairāk pastāstīt, Džeki būs atpakaļ, arī var iedot kaut kādu vairāk info, bet tur bija, skatoties dziļumu kartu, varbūt bija vietām 8 kaut kur. Bet tā pārsvarā, 5-6 metri. Bet Zandars jau tur nav? Nē. Tur ir foreles, vēl visādas interesantas zivs. Mērķis zivs bija vai asars vai līde. Asari tur bija it kā, bet ar viņiem nespēlēja. Jā, šis īstenībā interesanti, tāpēc, ka pagājušā gadā čempionātā, jo kā pasaules čempionātā nav ierobežots, cik tu zivs var paņemt. Tu ķer, cik tu vari noķert. Jā, un punkti iet kvadrātā. Jā, punkti kvadrātā. Attiecīgi, jo lielāk zivs, vairāk punkti. Jā, un tad sanāk, jo pagājušā gadā mums bija Imants Tiltiņš bija pagājušajā pasaules čempionātā. Tas, kas bija Latvijā? Nē, sorry, nevis pagājušajā, bet aizpagājušajā gadā. Tur viņš bija, jā, tur viņš spēlēja Zandartu. Un it kā viss bija forši, bet iebrauca Leiši un ar asariem tur vienkārši uztaisīja. Viņi tur uztaisīja, jā. Tur bija izmērs, tur ķērās un viss notika. Man īstenībā, cik es tur biju dzirdējis par ūdeni, ka tur arī asari baigi daudz. Man likās, ka būs komandas, kas rītīgi spiedīs. Nē, tur bija amerikāņi, tur vienu dienu pavilku vai visi pavilku. Nē, bija, kas ķer arī asars. Bija, kas viņas kasīja, mēs viņas neaiztikām, mēs tikai pa līdu. Un, teiksim, labi minēja lielie mānekļi, kas tie bija? Pēles, lielās pēles ar bišķi savādākām astēm. Citi krāsojumi mūsēji, kas nebija nevienam. Lielie gūpiji, liels sardevs. Un, jā, bet īstenībā, ja tur 5-6 metri, kur ir jāspēlēs, viņi tur pusūdenī stātu, jo tur arī nekāda baigas svari nebija. Nē, tur bija gūpiem 20 gramus liek klāt. Jā. Tur bija tāds nianses, kā to zivi tur paņemt. Leiši to zināja, maleči, bet arī tajā pašā laikā viņi iedzina pēdējo naglu zārkā, kas saistīts ar jaunajām tehnoloģijām. Jā, par šito es arī tieši gribēju prasīt, jo šobrīd... Ar šo arī viss beidzās. Domā? Jā. Jo kulāros klīst runas, kad varētu būt, ka šis bija pēdējais gads, kad ir atļauts laivu tehnoloģijas. Jā. Tas sākās tur jau uz vietas. Kad sāk, nevis protesti, ja, bet sākās jau runas, ka tās ir medības un ka laikam vajadzētu tomēr makšķerēšanu bez jaunajām tehnoloģijām. Sākās tās runas. Es arī nedēļas sākumā uzrakstīju FIPSED prezidentam. Viņš pats tur arī bija. Viņu tur kā sauc Itālijas Ops, ja. Es viņam uzrakstīju, kas mūs sagaida nākotnē un kad mēs to varētu zināt. Protams, jo mums jau jāplāno. Man jāliek nākošais gads, un tas viss kardināli maina, pilnīgi visu maina to plānu, kāds bija pa nākošo gadu. Un man vakar Meteolija atbildēja, ka decembra vidū viņiem ir nevis kongress, bet konference, komisijas sēde, komitejas sēde. Un decembra vidū viņi lems par to, kas būs tālāk. Bet es saku 90%, ka būs aizliegts. Bet domā, vispār aizliegts, vai varbūt būs kaut kāda, viena diena, kad ir atļauts? Nē, tur nedalīs dienas. Vienīgais, kas varētu būt, kad varbūt atļaus izmantot jaunās tehnoloģijas tādā veidā, ar kādu domu viņas tika ražotas. Ka viņas tiek uzstādītas uz elektromotoru priekšā. Okay. Jo mēs jau esam atjautīgie, mēs esam vieni no tiem, kas ir pirmie ar pelāģi, ar visiem šiem kruķiem saucamajiem. Mēs paši izdomājam, ka to var tā izmantot. Pielikt pie slotas, kā tā grozīt, mētāt pa zivīm, jo standartā viss tā tehnoloģija domāta uzstādīšanai uz elektromotoru. Pilnīgi cita funkcija. Tas ir stulbi.
Viņa tā tika radīta, vairāk domājot par basu copi Amerikā, ja tu stāv savai basenei priekšgalā, ja, un tev elektromotoru pagrozi, un tu redzi, kur ir vairāk kaut kāda zivju koncentrācija. Ja. Tas, ka mēs izdomājām, ka mēs varam iemest ziviju mutē, ja, tas ir mēs to izdomājām. Uztaisījām visu kruķus, visu pārējo. Un tā vēl ir opcija, kad varēs uz elektromotoru būt. Vai arī būs pilnīgs kancels tam visam. Bet tā, ka taisīs mixdēju, ka vienu dienu var, tur divas nevar, tā neviens ar to neņemsies. Ne ar kontroli, ne ar ko. Būs tā kā laivu līga, rotators nost. Treniņos tu vari izmantot, lūdzu, bet maču laikā tu vienkārši mehānisko daļu atstāji krastā. Bet šis ir tāds, vismaz man liekas, tāda, jo tad, respektīvi, ja būs tāds lēmums, tad arī Latvijas čempionātā tas jāpieņem, jo Protams. Jābūt ir taču visam, tieši mēs jau gribam, lai viss tā kā līdzinās. Jā. Labi, tur tas dienu skaits, tagad mums ir 3 dienas, ja, tas tur baigi nespēlē to lomu, es tā uzskatu. Bet tas, kad būs tikai klasika. Jā, tas no vienas puses es tā kā, es jau šogad nestartēju Latvijas čempionātā tikai tāpēc, ka es zinu to, ka es apzinos savas spējas ar kruķīšanu, kuras ir, nekādas. Diemžēl. Nē, kāpēc? Diemžēl, par laimi zandartiem. Jā, par laimi zandartiem. Bet, nav man ne laika, ne varbūt pat arī gribas spēks pietrūkst tu pano apgūt tādā līmenī. Klasikā taču arī forši. Nē, tur jau tā lieta, kad ir forši, jā, bet es zinu, ka te jau cilvēki tur WhatsApp grupās runāja par to tieši, kad ir, tu tagad, tu noņems no pano, visi sacenšās klasikā, un tad ir pa lielam, var teikt, pilnīgi skaidrs ir tas, ka, tu izvadīsi krastā 5 zandartus un kaut kāds tur 2 līdzekļus, piemēram, ja, tu esi pirmais tabulā. Bet taču pilnīgi skaidrs. Vēl asarīši. Labi, vēl, jā, tas tur tā. Bet tajā pašā laikā tu skaidri apzinies, kad ir džeki, kuri iebraukt ar to pašu pano, viņi noķer 20 zandartus. Nē, redz, kā bija trakais usmas posms, Latvijas čempionā. Mega rezultāti, tur sakruķījām mēs visi, mēs bez treniņiem tur iekruķījāmies trīniekā. Vilcāns klasikā usmā gandrīz 60,000 punktus savās līdekā klasikā. Vienkārši tabula izmainīsies nežēlīgi. Jā, bet tāpēc es domāju, ka, ja šobrīd, bet tā arī tā interesanti, šobrīd sanāk tā, kruķi mēs dēļ tā, kad ir kruķis atļauts ļoti daudz Latvijas čempionātā nestartē, tāpēc, kad saprotu, es tajā skaitā, jo es saprotu, ka man tur nav ko darīt. Piedalīšanās pēc, lai labākajā gadījumā kaut kur tur pa vidu, figurētu tabulā. Bet tagad es domāju, ka būs pretēji. Ja kruķi aizliegs, tad ļoti daudz nestartēs tikai tāpēc, ka nedrīkst kruķi. Tad es tā sāku domāt, tas mans plāns bija nākošajam gadam bišķi savādāks. Tad laivu līga transformēsies pa kaut kādu palu. Bez mazo, jā. Kur varēs visu. Jā. Tad mēs mainīsim laivu līgas formātu, čempions būs tikai klasika. Mēs piedāvāsim jau alternatīvu. Savādāk nevarēs. Jā. Nē, pa šito mēs sēdēsim pie viena galda kaut kad. Beigsies sezona. Tad mēs štukosim. Tagad jau ir galvenais sagaidīt to decembra vidu, kas ir stulbi. Jo, visi gaida no manīm nākošo gadu. Jā, protams. Jo, man viņš bija skaidrs, viss bija forši, bet tagad, kad es saprotu, ka tas viss var tūlīt vienkārši zibenīgi izmainīties, izmainās viss plāns nākošajam. Protams. Jo tur vairs neredz jēgu taisīt 2 atsevišķas līgas. Pro līgu, otru līgu, tas uzreiz beidzās. Nav jēga no tā. 3 dienas es neredzu jēgu, paliek 2 dienas. Tur viss mainās, viss plāns nākošajam gadam mainās. Jā, tā kā mums jebkurā gadījumā jāgaida decembra vidus, lai saprastu, ko darīt. Provizorisku kalendāru, es domāju, es publicēšu novembrī. Tā kā arī jauno izlases atlases formātu, kā veidosies izlases turpmāk. Bet jau decembra vidus ap Ziemassvētkiem tur būs viss 100% zināms. Līdz tam mums ir jāgaida. Par to laišu parūpējas. Jā.
Nu, labi, nebūtu Leiša, būtu mēs kā otrā vieta. Nu, mēs jau arī... Zini, kā mēs tur bijām līdzīgi visiem jau. Mums tur īri bija blakus, amerikāņi. Tur, zini, kā nebija tāds mega atrāvieni, ja, ka tur ir, teiksim, es nezinu, lietuviešiem 1 000 000 punktu, ja, mums 800 000 punktu un trešajai vietai 200 000 punktu. Nu, nebija tā, ka mēs esam 2 izrāvušies. Izrāvās tikai Leiša, mēs tur pārējie īstenībā tur tā, diezgan viss, bet tur nebija nekāda baigā punktu atšķirīga. Ja. Tur labi Igauni, tur priekšpēdējie, tiem galīgi nesalikās. Nu, nezinu, kaut kas nesanāca. Jā, īstenībā šito es redzēju, un es tā nobrīnījos, jo, ir kā arī tepat tās kaimiņi, un, bet tajā pašā laikā... Viņiem nesalikās, nesagāja. Tā jau gadās, tas ir sports. Tas ir sports. Nenoķēra tik, cik gribēja. Mēs noķērām forši sudrabs pēc seniem laikiem. Jā, bet vispār mums sudrabs ir bijis, man liekas, ka nav. Es neesmu tur galīgo vēsturi skatījies kaut kāds 2000 gadus vai 10. sākumu. Man liekas, ka bija bronza kaut kad. Bronza mums bija Anglijā. Anglijā bija. Jā, ka bija, var teikt, no Ebola komanda aizbrauc. Ja. Un iepriekš laikam bija 13. Sudrabs ir bijis, bet tur ir jāskatās arhīvos. Teiksim, mūsdienās, pēdējais sasniegums bija 18. gads. Pēc 6 gadu pārtraukuma mēs esam medaļās atkal. Nē, tas ir forši, super. Jā, bija arī kaut kādi action, kaut kāda, labi, parasti mēs tur runājam par to, ka, ir viens zivs, kas varēja atnest tur medaļu augstāk, bet šoreiz par to vispār nav stāsts. Tur vagonu vajadzētu. Tur vagonu vajadzētu. Jo rēķina viņa noķēra pa 3 dienām 130 zivs. Mēs noķērām 67. Reāli. Un īri noķēra 60. Kas palika 3. Divreiz vairāk noķēra. Tur vagonu vajadzētu. Jā, bet es skatījos tos rezultātus. Es pats biju tikmēr Somijā. Pats ķēru ziltiņus un vakarā vienkārši ieslēdzu to tabulu un paskatos. Kā? Tas vispār kaut kā... Es arī sākumā, kā skatījos, jūs kaut ko sajaukuši esat? Jā, tas nenormālākā atšķirība. Ir, jā. Ir. Forši visi apsveicam lietuvieši, Maleķi un Džeki nošancē. Skaisti. Bet par šito vispār viņi arī atbrauc Garmin paņēma pie mums. Jā, sadeva mums pa pakaļ Rīgā. Ļoti smagi sadeva. Kā viņam pagājušo gadu Latvijā veicās, ka bija pasaules čempions? Vai tu viņu nenolināji? Es pat nezinu. Nē, man teiks, pasauli pagājušo gadu viņi pie mums nedabūja. Vai poļi viņu? Es beidzu sekot, ka es redzēju, kā iet mūsējiem, es nesakoju. Es arī, sorry, bet es aizmirsu, bet man liekas, ka viņi vai Leiša vai poļi, man liekas. Es sapratu, ka mūsējiem galīgi neiet un tur nav ko bendēt nervus un pēc tam kaut kas tur vinnē, nezinu. Bet vispār tas, kā viņi strādā un pieiet tā lietā, man liekas, tas ir kaut kas, ko... Viņi savādāk visu to dara. Viņi palīdz viens otram. Rēķina īrijā viņam palīdzēja viens Ziemeļīrijas klubs. Tur ir klubu sistēma. Mums ir biedrības, mums tur čupiņas kaut kādas domu biedri. Tur ir klubu sistēmas, kur ir grūti tikt iekšā. Ja tu tiec, tur baigais respekts miestā. Un viņam tas klubs palīdzēja. Viņi tur bija vienu brīdi runāja, 20 laivas strādāja uz visu Lietuvas izlasi. Gīdi, kas uz vietas dzīvo, tur gidē, tie visi palīdzēja viņiem. Tur nav viņam iekšēji konkurence. Tur atnāk tauta un visi sametās uz 2 ceļiem, uz 4. Jā. Un Garminā jau bija tāpatās. Bija ļoti daudz Lietuvas ekipāžu, kas beigās savā starpā pilnīgi godīgi mainījās ar informāciju. Viņi saprot, ka tiem džekiem iet labāk un vispārējās komandas vienkārši sāk palīdzēt labākajiem. Visam tos 2 izstilum līdz uzvarēt. Vai mēs tā darījām? Nē, protams, ka nē. Mēs tur savā starpā kāvāmies. Protams. Tur, man liekas, pat mums ir dažreiz tā, ka tu savai otrai komanda ir, bet otrai ekipāžai varbūt pat nepateiks kaut ko. Arī tāda ir. Mums tā nav. Nē, bet es pieļauju, ka tā tas varētu būt. Jā. Tas ir dzirdēts, ka pat savā starpā nedalās ar informāciju. Tu, par ko mēs runājam. Leiša dara visu savādāk, viņa zelta medaļa. Labi, nākošu gadu Igauniju, pie tā mēs vēl pieskarsimies. Bet es domāju, ka baigi daudziem interesē finanses un finanšu aizkulis. Kā tas ir šajā? Jo es pieļauju,
lēšiem, lai viņi dabūtu šo visu gatavu, ko viņi dabūja. Tu teici, tur 20 laivas piesaistītas un tā tālāk. Nu, tas taču maksā daudz. Es domāju, tur neviens no tiem, kas viņam palīdzēja, naudu to neprasīja. Jā? Priekš kā. Ok. Nu, zin kā, tur tā ūdens tilpa nav tik mega milzīga, ka to tur vajadzētu tonu degvielas. Viņi nav tik lieli. Un es domāju, tur neviens no vietējiem neprasa viņam nekādu naudu. Labi, kāpēc viņi dabūja, kāpēc mēs nedabūjām viņus? Ko nedabūja? To klubu. Tas ir Leišu klubs. Tas ir Leišu klubs? Nu tad uz jautājumu atkrīts. Es saku, podkāstu beidzam braucamājās. Tur ir ļoti daudz lietuviešu, poļu, kas ir vietēji, kas tur dzīvo, kas strādā pat par gidiem. Tu jau vari aizbraukt, aizbraukt uz Holandu un sāc gidēt. Tur, pelna dienā 500, kur problēma. Un tur ir tieši tāpat. Tur cilvēki sākumā ir vienkārši no Lietuvas pārvācies uz īriju. Copmans strādājis kaut kur un beigās saprats, ka viņš var gidēt un pelnīt to naudu. Visu. Un tādus viņi tur salasīja savēji. Jā, tad skaidrs. Mums ir tikai Raimonds. Mums bija Raimonds, jā. Arī viņš savu artavu viņš ieliktenī visā. Viņš nebūtu spiedis uz tiem lielajiem mānekļiem, tad tur būtu interesanti tie treniņi bija. Jo, tur ir tieši tas pats princips, kas mums bija Holandē, ka mēs tur gribam ķert līdaku ar mazākiem mānekļiem. Nē, tur jāņem pati lielākā sardava un uz viņu ķerās arī 50. Tur redz, tas vidējais zivu izmērs ir liels. Viņš varētu būt kaut kādā 80 plus centimetros. Tur vajag liels mānekļus, viņam maz mānekļu neinteresē. Es basariņu iemestu tur. Jā. Tu bez basāras vispār. Es taču nē, no mājas ārā. Jā, tev pie mašīnā pie spoguļa nekarājās basāra. Vēl nav, bet būs jāskarina. Uzreiz pa gabalu redz rekvārums brauc. Un pie izpūtē, daži spainīšus kariņi, tu pie izpūtē, arī basaru piekarina aizmugurē. Viss normāli, plāns gatavs. Bet labi, par finansēm vēlreiz. Tad Džeki paši kaut ko maksāja, federācija bija sponsori. Es teiktu, šis gads laikam ir tāds pirmais un visvairāk atbalstītais arī no federācijas puses. Izmaksu ziņā var, aptuveni tas viss trips nostājās 10 000. Aptuveni 5 000 ir tikai ceļš turpat pakaļ. Degviela, prāmja, viss šis, tas ir aptuveni 5. Tad uz vietas ir dzīvošana, kas ir ļoti dārga. Tu dzīvo miskastē, maksā kosmosu. Jo tur bija 2 mājas, bija viena, kurā mēs dzīvojām, tur visi treniņus praktiski. Un tad bija jāpārvācās, jo tā māja tur nebija ilgāk pieejama, bija jāpārvācās uz to oficiālo, norises vietu. Tur rēķina, tur diennaktī sanāk 200 eiro. Tas ir hostels praktiski. Tas drausmīgi apstākļi. Es nezinu, Latvijā tāds viesunums maksāts, 20 eiro dienā. Nav loģiski, ka tur visi vietējie uzskrūvēja cenas. Uz pasaules čempi viņi zina, ka brauks, ka tur džekiem nauda ir, tur varbūt viņi dubultoja visu tās izmaksas. Bet dzīvošana tur pat kā tāda ir dārga. Arī paša reģistrēšanās vispārējās FIPSET tur maksājumi. Bet tā varētu teikt, ka puse nosedz, gandrīz puse nosedz federācija. Un vēl lielāko daļu nosedz Salmo, kas arī ir Lucky John, komandas tā kā galvenie atbalstītāji. Tur Salmo, Norfins, Lucky Johns, brandi. Labi, tur skaidrs, ka pašiem vajag naudu tur nopirkt taliņu, nopirkt tur, ēdumu, tas skaidrs, to neviens neapmaksās, bet tā viss normāli finansēs. Un tagad ar viņu pērienu atpakaļ, kā tur ir? Viņi tiks atpakaļ, tad es sapratīšu. Jā. Man nav prasījuši, ka vajag naudu kaut ko tur ekstra maksāt. Bet atbrauks atpakaļ, tad es tāpat viņiem tikšos. Tiksimies jau mēs svētdien, Vilcāns startē. Jā, pareizi, viņš sanāk. Laivu līgas finālā viņš arī būs klāt. Varēsim vēl viņu visu kopā apsveikt. Jā, jo šodien ir, kad mēs filmējam, ir ceturtdiena, podcasts nāks ārā, tad jau, ka šities būs pagājis, tas ir nākošu otrdienu. Bet šo ceturtdienu, filmējam, mēs ceturtdienā un sanāk svētdien ir noslēdzošais posms Laivu līgā, un Vilcāns jau laikam sestdien plāno trenēties. Tas ir psihopāts. Ir mazliet. Tāds bet patīkam, tādā labā ziņā psihopāts.
Nu, jā, protams. Jā. Es ko viņam mājās par to saku, bet Neko labu. Es domāju gan, ka neko labu. Tur, jā. Viņš mājās šogad ir bijis, cik es zinu, 2 naktis. Jēziņ. Bērns viņš īsti nav redzējis, tikai pa WhatsApp sazvanoties videos. Nu, viņš praktiski mājās nav bijis. Tik, cik atbrauc no sacensībām, paguļ un no rīta lidmašīnu atpakaļ uz darbu. Apagaid, bet kur viņš dzīvo? Nē, viņš dzīvo Rīgā, bet viņš strādā ārzemēs. Tad viņš ir Somijā, tad viņš ir Zviedrijā un viņš jau uz Latviju, uz tiem čempiem, kas te notiek, viņš jau lidos šajā. Spēcīgi. Tā ir tāda ļoti liela vēlme. Viņam tāda vēlme jau bija, tad, kad es sāku iet tā kā sporta virzienā, tas bija, 4 gadi atpakaļ. Viņš jau tad lika pamats, viņš teica, man ir mērķis aizvest, braukt izlasē uz čempi, pārstāvēt Latviju, labākajā gadījumā dabūt medaļu. To viņš ir izdarījis. Viņš uz to gāja kaut kādus 4-5 gadus. Jā, tu redzi, ja grib, tad var tikai... Ar to sistēmu, kas bija reitingi, iepriekšējais, 3 gadu reitings, un ar visu to, viņš kaut kāds 4 gadus gājis. Nē, forši, malacis, tiešām baigies prieks par viņu. Vispār par visiem, kas aizbrauc... Es saku, mēs bijām kompakti, bet es varu pateikt tā sapņu komandu. Tur viss bija čotka. Perfekti viss. Jā, tur bija kaut kāds nianses, kaut ko palamājās. Tas ir normāli. Es tā neiztikt, bet tā, perfekti saliedēta komanda. Ideāli. Nē, super, tiešām Aleķis arī tieši mēs nodevām jauno. Tagad, kad jūs skatāties, tas žurnāls jau ir veikalos, bet jā, es tieši atbraucu no Somijas, un tad tas viss tur tika zināms, un tapa zināms, kad ir tās medaļas un viss, un man bija jāuzraksta redaktora slēja, un es tur parasti pastāstu par to, kas ārā notiek, un kas žurnālā gaidāms ir, ko varēsiet izlasīt un tā, bet šoreiz es vienkārši tā apsēdos un sāku rakstīt, un, protams, bija emocijas par Somiju, bet lielākās emocijas bija par to, ko ir paveikusi Latvijas izlase, un tad bišķiņi arī tur sanāca. Beidzot. Jā, bet, super, tiešām, rītīgi baigies prieks par to, ka šitas viss salikās tā, un Džeks jau parādīja, teicam. Bet īstenībā, ja tur tā skatās, tad pāris zīves, kas būtu norāvušās, tad tas sudrabs nemaz nebūtu bijis. Ar īriem bija cīņa. Viņi nāca klāt. Vilcāns 3. dienā apsteidz īrus pa 1000 punktiem. Kas palika 4. Kad viņi palika 4. individuāli, un Vilcāns aizgāja pa 1000 punktiem priekšā, jo viņam tur bija pēc 2. dienas, viņiem bija vienāds punktu baļu skaits, viņiem bija vienāds. Viņiem bija 8 balles, laikam sanāca 8 un īriem 8. Viņiem bija vienāds punktu skaits, un 3. diena viņi nosaka visu, vai Vilcāns ir 3. vai 4. Jā. Viņam sanāca tā, ka viņš bija pa 1000 punktiem priekšā īriem. Tas ir vienai zivī, tur piši centimetri. Pāris centimetri. Viņam, teiksim, bija 1,5 m, 3. dienā var būt 95. Viss. 10 centimetri mazāk, viņš būtu 4. Jā, skarbi. Bet Malči paņēma arī individuāli. Tā 1,5 m līdekļu viņam iedeva, praktiski garantēja to 3. vietu individuāli. Komandās tas neko nebūtu mainījis, vai viņš ir 3. vai 4. Jā. Bet individuāli, viņam tā viena lielā zivs ieveda bronzā. Galvenais pastāsts varbūt, ja tu zini, kāda ir tā iekšējā virtuve, teiksim, laivā. Ir 2 kruķi, laivā 1 kruķis ir, viens groza, otrs met pa zivi, mainās vai... Tur, tur apstākļi bija diezgan sarežģīti, tāpat vējš, viļņi, lietus, laiks tāds nekāds, pārsvarā visu šansēja uz vienu rotatoru. Labi, viņi brīžiem ar abiem, tur kā sanāk, jā. Bet zinu, kad visbiežāk laikam sanāca tā, ka viens vada laivu tēmē, pa ziņu, un otrs mētē. Protams, tur bija momenti arī, ka katrs ar savu ierīci šansē, bet tā pārsvarā uz vienu. Tur vienam ir vairāk laiva jākontrolē. Jāskrien pakaļ zivī, tur viegli nebija. Jā, tas tāds baigais komandas darbs sanāk. Kā tie, kas droši vien skatās no malas, liekas, ko tu tur
viens tikai sēž, otrs tikai copē. Bet, nav, tur prasmes ir kolosālām prasmēm jābūt. Bet jā, īstenībā Lucky Jones arī ir, vismaz tā, cik es skatos, ir tajā pelāģijā rītīgi pielikuši, lai arī viņi klasikā ir baigie monstri. Klasikā, ja teiksim, nākošais gads mums ir klasikā, tad man jau viss skaidrs. Vai ne? Man arī. Tur bez... Sorry, Džeki. Varbūt kādam izšaus vēl klasika, bet ja mēs pārējām uz klasiku Latvijas čempionātā, man viss ir skaidrs. Nē, tur baigi daudz. Jo viņi ir monstri. Jā. Nē, protams, ir vēl daudz spēcīgi. Nē, par to nav stāsts. Arī Imants, arī Karpenkovs. Nē, ir protams. Dūži ir gana daudz. Bet kā komanda viņi... Kā komanda, jā, viennozīmīgi. Tur ir, jā. Tie Džeki ir... Zin kā, droši teikt, ka tās nenormāli daudzās stundas uz ūdens tieši to arī iedod, ka tev ir tā prasme, gan tā klasika, kas ir bijuši jau visus gadus, un tagad nākas klāt ir... jaunās tehnoloģijas, jā, viņi pārzina, teiks, ir, kas zina labāk tās jaunās tehnoloģijas. Jā, bet par to tas... Bet viņi redz, viņi ir gatavi arī ar tām savām prasmēm, dabūt sudrabu. Viss kārtībā, neko nevar pārmest. Jo, ja viņi galīgi nemācātu, tad mums nebūtu sudrabs, mums arī bronza nebūtu. Mēs tur būtu pa vidu, jā. Džeki māk gan to, spēcīgi tenī tēmā. Universālākie kādi man tā liekas ir. Jā. Jā, tiešām Aliģi. Bet tu biji tur uz vietas, kā, tu teici, ka tur dzirdēju, ka Leiši ielika zārkā naglu. Tieši par pelāģiju. Varēja just no apkārtējām komandām, ka viņam ir iebjās tas, ka ķer tajā... Tur Jāņķels vairāk tur staigāja uz tiem mītingiem, kapteiņi, uz visu to. Tur vairāk baigi komunicēt tur ar angļiem, ar amerikāņiem, bet nebija jau tā, ka ir iebjās. Vienkārši aizgāja runas, ka šitam nevajadzētu būt pasaulē. Tas, protams, tur tika uzrunāts uzreiz Itālijas ops. Un, visu, viņi tagad komiteja lems. Tas ir sākums, es jau to teicu jau ilgi un gadiem. Tā tehnoloģija būs aizliegta. Nē, es tieši tāpat laika jautājums. Jā, jo, skaidrs, ka ja tas arī, labi, čemps nav tas piemērs, bet arī skatītājiem no malas tas ir tāds baigais boring. Ja es kādreiz esmu skatījies kaut to pašu mūsu nedraudzīgās kaimiņu zemes turnīru, sekoju līdzi tiešraidēm, es tagad to nedaru, jo man nav interesanti skatīties, kā Džeki sēž visu dienu ekrānā. Jā, protams. Es paskatos tur to svēršanu, saucamo, beigas, bet es neskatos tiešraidi, man nav interesanti. Jā, tur jau nav ko redzēt. Bet labi, tas ir šovs, jā, Latvijas čemps nav šovs. Viņš arī īsti nekad arī nebūs baigais šovs, tas nav vajadzīgs. Bet, tā vienkārši būs un viss. Ar to mēs varam rēķināties. Un pēc tam Latvijā tas mainīsies jau valstiski. Bet tas būs tad, kad jau būs pa vēlu. Jā. Jo lietuvieši jau ir noreaģējuši. Tur ir drastiski ierobežojumi zandartiem. Jo tur sāka, sistārā. Labi, mums jau arī sīt. Labi, kas, es nezinu. Redz, kā ir mūsu glābta situācija, ka mums ir jūra Rīgā. Tas ir Rīgā, bet pasties tā pati Usma, Pūze. Nē, redz, jau Usmā jau var domāt, ko darīt. Jā, tur jau tā lieta, bet man kaut kā... Slēgtas, ūdens tilpnes slēgtas, ja, nav jūras resursi, viņi visi uztraucās. Protams, ka uztraucās, tikai man ir aizdoms, ka tas jau ir pa vēlu. Tas ir pa vēlu. Alūksni to uzreiz nogriez. Neviens negaidīja gadu atpakaļ vai 2 vai 3, cik tālu aizies tās prasmes ar to visu. Protams. Bet tas ir atslīpēts tā, ka ja ielaiž tādā pašā Usmā labākos, viena vasara, tur var vairāk uz Usmu gadiem nebraukt. Tur nebūs ko darīt. Tur izslauks to ezeru tā, kā nevar izslaukt ar tīklu. Protams. Iztīrīs vienkārši. Un par to sākot, tādu slēgto ūdens tilpņu īpašnieki, apsaimniekotāji precīzāk sāk visu domāt. Lietuvā tas uzreiz valsts līmenī jau bija. Momentā viņi sāka tur vietējās biedrības celt troksni, kas notiek, jo viņam ir ezeri, kur ir zandarts, un tur sākās vaiprāts. Un viss valstiskā līmenī. Jā, galvenais, lai arī kontrols sako, jo tā ir, kad tādas ēlas aparātus izgudro.
Un tagad ir pat vēl ražojam. Jā. Vēl paši ražojam viņus. Un tad ir vēl tad ir jautājums, kur vēl tālāk. Jo, teiksim, pirms cik gadiem, 4, mēs pat nevarējām, man liekas, neviens iedomāties, ka būs šitāds aparāts, ka tu tur pagriez, reku ir. Iemet, ir, izvēl kā. Mēs nezinājām, redz, tehnoloģijas aiziet, mākslīgais intelekts ar tavā vietā, mājas darbs tagad var izpildīt, tas gan, baigāši tēle. Viss attīstās, bet es domāju, ka šis viss stāsies mierā. Lielais sports, reku Holandē, Predatorā, tas pats. Viņš publicēja, kā Amerika publicēja, ka viss beidzās šitā epopēja praktiski uzreiz. Predator tūrs nopublicēja, protams, komentāros viņi tur apmētāja, ar visu kaut ko. Pagāja, viņi atvēja reģistrēšanos, pagāja 2 dienas, 150 laivas atkal ir pieteikšanās, viss kārtībā. Jā. Viss. Tas viss ir globāli būs. Tikai laika jautājums. Par treniņu procesu, kāds bija tur izstrādāts kaut kāds plāniņš, kurš ko dara tur uz vietas, vai vienkārši bliež pūdeņiem? Bliež un pūdeņiem. Tur labi sadala to ūdenskrātuvu 3 zonās, augša, vidus, apakša. Viss malts. Vieni tur, otri tur. Informācijas apmaiņa. Viss. Tur arī bija tas, kāpēc ir tas sudrabs. Tas ir komanda. Bez liekiem cilvēkiem. Jā. Nav treneris kā tāds. Jā. Iedomājies, kas var būt treneris krutam čalim? Jā, tur ir jābūt. Vēl krutāks čalis? Beidzam, nav tā, jā. Nav lieki cilvēki. Un džekiem tika iedot savā ziņā brīvība. Neviens viņus, neielika kaut kādos rāmjos. Viņi paši zina, ko tur darīt. Tu viņam palīdzi, asistē. Ja vajag tur uz ūdens, tur Janķevs bija viņam, kam ir jauno tehnoloģiju pieredze. Ja. Viņš tur sāka, nevis mācīt, bet rādīt, kā kas notiek, kā ko darīt labāk. Viss, un tas bija, tādā vieglāk gaisotnē, viss tika izdarīts. Jā, forši. Tagad... Krutus čaļus sāk tur dresēt, mācīt, ja tev tagad ir jāiet gulēt, ja tagad tev ir jāiet tēs, tur viss izjūgt, tas mehānisms. Protams. Vienkārši ir aizbrauc normāli piparu un dara tas, kas ir jādara. Viss. To, ko viņi vislabāk arī māca. Jā, viss. Un tāpēc arī tur beigās ir sudrabi. Vienkārši viņiem ļauj darīt to, ko viņi paši uzskata, ka vajag. Jā, varbūt kādā brīdī bišķi kaut kur piebremzē, bet tu to dari nevis tā kā, komandas vadītājs neskatās uz viņiem no augšas. Protams. Nav savādāks salikts tas viss. Tāpēc saku, tā bija tāda, manuprāt, sapņu izlase. Tur viss bija labi. Bez liekiem cilvēkiem, bez liekiem elementiem, bez liekas publicitātes, ko es nogriezu nost. Tāpēc nav bilžu. Nebija katru dienu tur bildītes, apraksti, vēl kaut kas teica. Jums par to nav jādomā. Jums ir ūdens, zīvis, ķerat, nevajag bildēties, nevajag fotografēties, aizmirstam to. Jo tas arī ņem to nost emocijas visu, ka tev tur gaida bildes, tev tur atsūta, jā, vēl kaut ko, nav tas jādara visu. Aizbrauci, klus, miers, viss darbojas. Jā, neskaita hostelī dzīvošanu. Tas ir drausmīgi, jā. Pirmā māja vēl bija normāli, tā otrā tas bija vaiprāts. Jo es tieši pārvācos, viņi bija uz ūdens, tā bija pirmā čempja diena. Viņi bija uz ūdens, visi. Bigats ar Janķevu bija kā tiesneši, citās laivās. Jā. Un es paliku, un es vienkārši pārvācos, aizbraucu to jauno māju, jēziņu. Toalet ir spainis? Nē, labi, tik traki tur nebija, spainis nebija, labierīcības kaut cik bija, bet vispār, tur ir 2 guļamās gultas, 2-stāvīgās. Un apakšā ir, man vēl tagad galva sāp. Jo uz tās apakšējās gultas tu vari tā ielīst iekšā. Tur ir maz atstāja. Ok, ja tu vienu brīdi, jā, tu gribi kaut kā, bamsa galva. Tur ir, drausmīgi. Skaisti. Drausmīgi. Tā viņiem tur ir. Maksā 200 dienā. Normāli. Klausies, nākošais gads Igaunija. Jā, nākošais gads Igaunija.
Un tad, kad šis ies gaisā otrdien, mēs jau būsim bijuši pirmajā treniņā. Jā, un īstenībā šitais ir. Nē, nu, mums baigi pateicīgi ir tas, ka tas ir mūsu kaimiņu ūdens. Zin kā būtu kaut kur tālāk, es aiztriektu tālāk. Nu, Labi, ja būtu Amerika, es viņas netriektu uz Ameriku, tas ir skaidrs, ja? Vai Āfrika vai vēl kaut kur. Bet ja tā ir Eiropa, mūsu Eiropa, ja tur Vācija, Polija, Francija, kaut kur šeit, es viņas jebkurā gadījumā aiztriektu. Igaunītas vispār 200 km brauciens, viņi ir tur ļoti, ļoti izdevīgi. Tur bez mazai var gandrīz katru weekendu paņemt. Nākošais gads vizināsies, pavasaru braukās uz turienu ekspedīcijās, bet jā, nākošā gada daļa no Latvijas izlases brīvdienās būs tur. Un nākošais gada, kas mums ir izlasē? Sudrabs šī gada. Viņiem ir garantētā vieta, pēc reitinga. Jā, reitings sistēma. Tas ir auto... Nē, mums ir pēc 3 gadu reitinga, joprojām ir šī gada izlase. Jā. Viennozīmīgi, viņam viss ir kārtībā, un tad es pats esmu pielicis klāt Tomiņa Gati un Otto ar Aleksu. Tad... Jo ja tur būs grozīšana, viņi ir tops, tas ir jāsaprot, viņi ir viena no Latvijā labākajiem. Un tad mēs skatīsimies, ja tur būs klasika, tikai klasika, jā, tad mums ir vēl 2 monstri. Tā kā nākošā gada izlase ir sakomplektēta. Tur būs, es domāju, gan jaudīgi. Jā, tur, tagad ir diezgan latiņi jāceļ, Sudrabs ir. Zin kā, tur nevajag to tā uztvert. Nē, protams, es saprotu, jā, bet zin kā, gribās jau, kad, vajadzētu, jā, bet tas nav mērķis. Jā, protams. Tu nevari savu likt tādus mērķus. Mēs tagad braucam uz Igauniju, mēs tur viss. Nē, protams, loģiski. Tas nav jāliek savu galvā. Aizbrauc, parādi, labāko, ko tu māki. Kur būs tabulā, tie būs. Jā. Ja tā, ka mēs tur brauksim mājās uz zelta, taču ne. Uz turiem visi valsts tā brauc. Protams. Visi brauc vai uzvarēt. Savādāk nav jēga piedalīties. Tāpēc, salikt tādus scenārijus, kad iesim uz labāko, tad redzēsim. Tā viss ir. Komanda ir gatava. Nē, forši. Un galvenais, kad ir fēni, kad ir tik tuvu un kad ir iespēja aizbraukt jau tagad vienkārši saprast. Jo nākošais gads jau arī tas ir rudens. Šis pats laiks. Šis pats laiks un tagad tīri pat ir perfekti aizbraukt saprast. Viņi redzēs patreizējo situāciju, kāda varētu būt nākošais gads. Jā, aptuveni. Uz šito laiku, jo, teiksim, tu aizbrauks tur nākošais gads vasarā. Pilnīgi savādāk. Tas jau ir tas pats, kas pie mums. Tu iebrauksi vasarā, kad, pieņemsim, jūras zandarta nav. Labi, bet tur nav ar jūras saistību, vai ne? Ar Peipus. Tur ir ar Peipus saistību. Ema Jogi upe. Jā. Un tur arī tāds situācija mistiska, jo man vakar arī bija viens no Igaunijas pie maniem veikala. Viņš saka, šis ir pirmais gads, kad tur atļauj spinningot no laivām. Tad ir ūdenskrātuvē. Ezerā, ja. Vortsjarva. Tas ir pirmais gads, kad tur ir atļauts. Ja tā mēs skatāmies pēc lieluma, viņš ir 18 reizes lielāks par Alūksnes ezeru. Yes. Tā ir normāla bļoda. Bļodas tipa, bet viņš arī nav nekāds baigi dziļais. Un tur klasikā neviens zandartu nevar noķert tikai ar grozīšanu. Bet tur ir situācija tāda, ka šis gads viņam esot bijis baigi labais un ir labs ūdens līmenis un ir zandarts. Bet tur ir bijuši tādi gadi, kad ūdens līmenis nokrīt. Sausa vasara, kaut kas tāds. Un zandarts aiziet vai Zema Jogi vai Spēka. Okay. Tā kā tur arī viss ir atkarīgs, kāds būs nākošais gads Igaunijā. Ja tur ir zemes līmenis, tad būs vēl interesantāk. Skaidrs. Viegli tur nebūs, bet tagad Džeka būs brīvdienās, pastīsimies, kas viņam tur būs. Bišķi savādāk tur nekā pie mums, tur ir tīrs ūdens, tur ir mazi grami jāmet, ļoti mazi, tur 3 grami jāliek, 5. Un tur arī pa seklu, pa 3 metriem, pa 2 metriem ir jāgrozās ar tām tehnoloģijām. Pastīsimies, kā viņiem ies, redzēs. Aizbrauks būs pirmais info, kā tur izskatās dzīvē un ko tur varētu darīt nākošajā. Pēc tam jau mēs tikai nākošajā gadu vasarā uz turieni aizbrauksim. Jā. Sazīmēt ir zāļu joslas, kur ir zāle. Vai mēs zinām tagad rudenī aizbraucot, nākošajā gadā aizbraucot rudenī, vai mēs zinām, kur ir apakšā zāles, vai mums viņas nav jāmeklē. Un tas būs vasaras plāns sazīmēt, pilnīgi kartogrāfiski, precīzi sazīmēt to ezeru. Kad tu zini, vasarā tev ir zāle,
Nu, jā, rudenī viņi nopūs, bet tur jau Bet ir sazīmēts kartē, ka tu jau zini, kur ir tā zāļu josa. Kur ir nopūs jau daļai. Darbs sāksies tagad. Tagad sāksies un nākošu gadu vasarā. Kā, paldies, ka skatījies, bet mums ir jāizlozē no epizodes, ko mēs filmējām ar Arturu Zaboru, kur bija izcila balva, tur bija Copa Soma, Aukliņas, Polīte. Tā kā tie, kas ir izpildījuši konkursu nosacījumus, tad tagad uztaisam izlozi. Un uzvarētājs parādīsies kaut kur šeit. Un jauna epizode, ķeram lielo un uztaisīsim jaunu konkursu. Man aiz muguras šodien ir M-Pro sērijas, makšķerlietas.lv, Prodigy, vardīts visās iespējamās krāsās. Un uztaisīsim konkursiņu. Prognozē komentārā, kuru vietu Latvija iegūst nākošu gadu pasaules čempionātā. Un starp visiem komentāriem mēs izlozēsim un Jānis Zariņš uztaisīs fantastisku komplektu no šitām te vardītēm, kuras ļoti, ļoti labi ķer līdaku. Tā kā izpild konkursu nosacījumus un gaida izlozi pēc 2 ķeram lielo epizodēm.